2000. gada 19. oktobrī Valmiera Rūjiena Virķēnos uzņēma Liepājas komandu. Šajā mačā labākais vīrs izrādījās bijušais airētājs, bet Pēterim Višņevicam, protams, kā vienmēr bija savs oriģinālais redzējums par tās dienas spēles iznākumu. 19. oktobris, Virķēni, pilnas skatītāju tribīnes, bet laukumā vienādi kaujinieciski noskaņoti kā valmierieši, tā liepājnieki. Jaunieši izklaidējas ar saldējumu, atskan mainieku sauklis, siers, un šīs sezonas otrā spēle var sākties. Valmierieši basketbola augstākajā sabiedrībā ir atgriezušies pēc gadu ilgas pauzes, bet Pētera Višņeviča vīri sāk sezonu kā bronzas medaļnieki. Pirmā parasta spēle ir tā kā pirmā kāzas nakts. Un es nekad negribu atdot tās pirmtiesības kādam. Un tamdēļ es biju pārliecināts, ka pirmā nakts piederēs man. Mača sākumā treneru pārliecību laukumā apliecināja duets Rolands Liepkalns un Uģis Viļņums. Perfekta Rolanda piespēle un pēc nemazāk precīzas māņu kustības viesu uzbrukumu 2 punktos pārvērš Uģis. Pirmā puslaika izskaņa Uģis Viļņums 2 reizes pēc kārtas ir precīzs no 3 punktu līnijas un kurzemnieku pārsvars sasniedz jau 14 punktu. Savā pirmajā spēlē jaunās komandas sastāvā lielisks bija arī otrs Uģis Lasmanis, kurš uz Liepāju ir pārnācis no Rojas. Ar bijušo airētāju galā netika ne jaunais talants Ilja Miroņenko, ne vecmeistars Dainis Bertāns. Un Virķēnos Lasmanis finišēja ar 23 punktiem un 9 atlikušajām bumbām. Īpaši nospiedošs liepājnieku pārsvars kļuva spēles izskaņā, kad viņi bija ātrāki un precīzāki, taču vienādi emocionāli. Uz notiekošo reaģēja gan Višņevičs, 2 punktus pieskaņa, tuļā. gan Krūmiņš. Ko tad mēs ar 52 acis pa spēli 40 minūtēm gribam vinnēt kādu? Bet kaut kas iekšā jāmet, ne? Valmierieši turpināja mest garām, kamēr liepājnieki palielināja pārsvaru. Asu un precīzi Viļņuma piespēle un kārtējie 2 Lasmaņu punkti. Skatītāju tribīnes palikušas pavisam klusas, turpretīm Pēteris Višņevičs joprojām aktīvs un viņa vīri savā pirmajā sezonas spēlē izcīna pārliecinošu uzvaru izbraukumā. Jebkurā gadījumā es vēlreiz pateicu, tā ir pirmā spēle jau un tiesības tikai man drīkstēja būt.